Es gribu pateikties visiem tiem, kuri atbalstīja Eiropas pilsonisko iniciatīvu Viens no mums, jeb One of Us, kas bija vērsta uz to, lai neļautu Eiropas Savienības līdzekļus izmantot abortu finansēšanai jaunatīstības valstīs, kā arī embriju iznīcināšanai. Saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas datiem Latvijā tika savākti vairāk nekā 9000 parakstu, kas vairāk nekā par 2000 pārsniedza to limitu, kas bija paredzēts Latvijai. Diemžēl Eiropas Savienībā šobrīd notiek cīņa par dabīgu ģimeni. Un Eiropas parlamentā, varētu teikt, viens pēc otra parādās dažādi ziņojumi, kuri ir vērsti uz to, lai vājinātu ģimeni un lai mēģinātu ģimenei pielīdzināt arī vienzimuma savienības. Viena no tādām iniciatīvām bija tā saucamais Estrelas ziņojums, kurš par laimi 10. decembra balsojumā plenārsēdē tika izgāsts. Un tika nobalsots par alternatīvo ziņojumu, kurš nebija vērsts uz tāda veida savienību atbalstīšanu. Bet šobrīd notiek darbs pie tā saucamā Lunāčeka ziņojuma, kura būtība, varētu teikt, ir līdzīga kā Estrelas ziņojums. Un arī tas būtu tāds viens no etapiem, kādā veidā vājināt dabīgo ģimeni. Ģimenes uzdevums ir palīdzēt bērnam piedzīvot to, ko nozīmē būt tēvam un mātei, atklāt tieši savu aicinājumu uz mātišķību, uz tēvišķību, un piedzīvot un atklāt to, ka cilvēka aicinājums ir kļūt par nesautīgu mīlestības pilnu dāvanu otram cilvēkam. Savukārt skolas uzdevums ir palīdzēt atklāt savu identitāti kā vīrietim, kā sievietei, iemācīties veidot attiecības gan ar sava dzimuma personām, gan ar pretējā dzimuma personām, iemācīties novērtēt, iepazīt savu seksualitāti un arī atklāt to, ka mums patiešām ir jātiecas pret to ar bību un atbildību, ka mēs nevaram ar to spēlēties, ka kaut kādā nozīmē tā ir kā uguns, kas var būt radoša, kas var nest siltumu un labumu, bet ka tā var satrakoties un var nodarīt lielu postu. Tātad skolai būtu jāpalīdz ne tikai sagatavoties skolēniem, tajā ārējo zināšanu jomā, bet arī zināšanās par sevi, par savu identitāti, par savu seksualitāti. Savukārt kultūrai būtu jāiedvesmo cilvēkus uz šo nesautīgo sevis dāvāšanu viens otram. Kultūrai būtu jāparāda, ko nozīmē patiesa mīlestība. Kultūra ir aicināta arī palīdzēt veidot attiecības, kas ir balstītas uz uzticību. Kultūrai būtu jāparāda, ka būtu jābūt spējīgai parādīt to, ka tāda sevis dāvāšana līdz galam dzīvē ir iespējama tikai vienam cilvēkam. Un tas ir laulībā, kura ir dabiska, kurā
vīrietis ar sievieti veido šīs attiecības un kas ir atvērta arī uz jaunu dzīvību, tas ir uz bērniem. Ir svarīgi, lai kultūra arī parāda to, ka cilvēka dzimums tas nav sociāli veidots, bet ka tas ir dabas, ja pat pareizāk būs teikt, Dieva dots. Un, protams, dažreiz šis dzimums dažādu apstākļu dēļ, dzīves pieredzes dēļ, vai arī vides dēļ, vai arī kaut kādas nelabvēlīgas iedarbības dēļ no citu cilvēku puses. Tas var būt ievainots, tas var būt, var teikt tā, viņa identitāte var tikt sašūpota vai pat sagrozīta, bet tādā gadījumā tas ir vienīgi izaicinājums, lai tā teikt stātos pretī šai problēmai un lai to risinātu un lai nonāktu līdz tam, ka mēs patiešām nonākam līdz tiem dziļākajiem mūsu identitātes pamatiem, kas cilvēkam tiek doti jau kopš viņa ieņemšanas brīža un līdz ar viņa pieņemšanu, tā teikt, kļūst redzami. Tā kā es aicinu visus, gan ticīgos, arī labas gribas cilvēkus, aizstāvēt dabīgo ģimeni un vērīgi lūkoties uz to, kas notiek gan Latvijas parlamentā, gan arī Eiropas parlamentā, un vēlēšanās atdot savu balsi tikai par tiem deputātiem, kuri aizstāv dabīgo ģimeni. Paldies par uzmanību!